visiem 2023. gadā. Mums ir liels prieks atgriezties jūsu TV un arī ausu celiņos. Jā, čau visiem. Liels paldies, ka esat jau šo video priekšā un gatavi mums klausīties Supernovas pusfinālistus. Mani sauc Santa. Mani sauc Rūta. Un šis ir podkāsts. Podkāsts mikrofons, varētu teikt, tāda starpsezonas epizode. Jā, protams, mēs esam solījuši jums arī otro sezonu. Tā nekur nav aiz kalniem. Drusiņi jāpaciešās. Mēs arī pašas nepacietībā degam un gaidam jums likt priekšā otrā sezonas ne tikai viesus, bet arī tēmas, kas mums ir atliklikā. Jā, un patiesībā pateicoties jums tās tēmas jau mūsu sarakstam pieauga klāt, jo tiešām liels paldies par atgriezenisko saiti un dalīšanos gan ar vēstulēm, gan ar komentāriem par to, ko jūs vēlētos dzirdēt podkāsta turpmākajās epizodēs, tāpēc mēs ņēmām vērā. Jā, un tā kā šis ir Supernovas apskats, pirmkārt mēs esam ļoti godīgs, jo nevienu dziesmu mēs neesam pirms tam dzirdējušas. Tiešām godīgi. Tas bija grūti, gan es teikšu atklāti, jo jau pēdējās nedēļas ik rītu kādā no TV pārraidēm vai arī cilvēki dalās savos iespaidos jau sociālajos tīklos, bet cik es varēju turēties? Jā, es arī slēdzu ārā radio, un es gribu, lai tas tiešām ir mūsu īstākais eksperiments, un mēs neko neesam izdomājuši vai sagatavojuši. Nu jā, būtībā šis būs tāds pirmās reakcijas, ja pirmā iespaida video, ko mēs vēlamies arī jums nodot šodien. Un jā, varbūt tas arī jums var palīdzēt izvēlēties, par kuru dziesmu tad jūs balsosiet. Jā, un arī mēs. Jā, katrā ziņā Supernova un Eirovīzija vispār, nezinu kā tev, Rūt, bet manā dzīvē vienmēr bijis tāds notikums, jau kad bija maziņa, vienmēr sēdēju pie TV ekrāna un skatījos gan priekšatlases, kas bija Latvijā jau, gan arī lielo Eirovīziju. Jāteic, svarīgs pasākums, bet gadu laikā, man liekas, arī diezgan izmainījies. Jā, es esmu diezgan aktīva un kvēla Eirovīzijas, ne pat atbalstītāja, bet vienkārši skatītāja un klausītāja, jo tiešām katru gadu arī Eiropas līmenī dziesmas ir ļoti, ļoti interesants, un dažas pat ir ierindojušās manā mīļāko playlist sarakstā un topā, un gadiem klejo līdzi, un es esmu bijusi, piemēram, Lielajā Eirovīzijā 2010. gadā, jā, ar grupu Music, vai vairākus gadus pēc kārtas es esmu piedziedājusi backvokālu teju visiem. Vienu gadu bija, kad es piedziedāju 5 priekšnesumiem, man bija jāpārģēbjās ātrāk nekā pašiem solistiem. Jā, arī man ir bijis tas gods un prieks un pieredze vairākos gados dziedāt vairākiem māksliniekiem backvokālu Latvijas atlasēs, un, varu teikt, ka tas tiešām ir liels notikums arī vietējiem mūziķiem, jau gan pieredzes bagātiem un arī jauniem vārdiem. Man liekas, ka tā ir atslēguši šo gadu, jo vismaz cik tādā saraksta veidā vismaz 90% ir redzēts, ir tiešām tāds, varētu teikt, debitantu gads, līdz ar to es degu nepacietībā, ka tūlīt jau dzirdēsim dziesmas un varēsim dalīties savos iespaidos. Es domāju, ka mēs varētu ķerties klāt, jo mums ir jāapskata 14 dziesmas. 14 dziesmas, nevis 15. Let's go! Ko laižam, un pirmā dziesma. Pirms pirmās dziesmas klausīšanās esmu izdarījis nelielu mājas darbiņu, jo, manuprāt, kā jebkurā konkursā, svarīgi ir vērtēšanas kritēriji, un LTVS Supernovas mājaslapā ir atrodams vesels nolikums. To gan nelasīšu, tas ir pieejams katram no jums arī brīvi mājās pie sevis pārlasīt un izpētīt, taču man ļoti interesants bija punkts numur 4 šajā dokumentā, kas ir žūrijas vērtējums, kas to sastāda, un tie ir 5 kritēriji. Dziesmas kompozīcija un oriģinalitāte, priekšnesuma kvalitāte uz skatuves, izpildītāja vokālās prasmes un dzīvēs izpildījums uz skatuves, izpildītāja artistiskums, ekspresija, harizma un tā tālāk, kā arī 5. punkts - dziesmas koptēla iespēja konkurēt citu dalību valstu starpā. Es domāju, kaut kādā mērā mēs varam sekot pēc arī šiem kritērijiem un plus pievienot savus. Dažus punktus gan mēs, diemžēl, nevarēsim komentēt, kā pieņemsim priekšnesuma kvalitāte uz skatuves vai arī dzīvā izpildījuma kvalitāte uz skatuves, jo to mēs visi kopā redzēsim. Pāri visam jau šis konkurss ir par dzīvo izpildījumu un par to, kas būs uz skatuves, jo bieži vien nospēlē ne tikai dziesma vai kaut kāds izpildītāja vārds, bet kāds
tas viss izskatās arī vizuāli. Taisnība, bet cik interesanti, tomēr arī vēsturiski Eirovīzijā arī ir bijuši līderi pozīcijās priekšnesumi, kur vienkārši viens dziedātājs ar, pieņemsim, balādi un vokālu un stāstu. Līdz ar to tieši tik neprognozējums ir šis konkurss. Tādēļ, manuprāt, katru gadu ir grūti beigās saprast, kurš tad uzvarēs, jo aspekti ir daudzi. Un nav arī tā, ka ir tiešām viens tāds formāts, ja varbūt agrāk tas ir bijis, tagad tas ir kišmiša rozīnēm, un tad vai nu tu uzķer to Eiropas stīgu tajā gadā vai neuzķer. Absolūti. Bet šāds būs žūrijas vērtējums Supernovā, jau 4. februārī vērtējot pusfinālistu priekšnesumus. Daļu no šiem kritērijiem un vēl mūsu personīgiem mēs varēsim iespējams šodien vērot, dzirdēt un komentēt. Tādēļ dodamies pie pirmās dziesmas. Rūta, kas mums ir priekšā? Pirmā dziesma mūsu sarakstā ir grupa 24. avēnija. Ja godīgi šo grupu dzirdu pirmo reizi. Domāju, varētu būt, kad arī vieni no debitantiem, ko mēs jau sākumā minējām, debitantu gads, tad arī 24. avēnija. Un dziesma You Said. Jā, You Said. Pati grupa 24. avēnija konkursa pieteikumā saka, ka viņi šķetinās, kā izdomājums var kļūt par aplamu patiesību. Šķiet, ka viņi pieskarās mūsdienu tādai problemātikai kā internets un interneta atkarības, varbūt pat ne gados jaunu cilvēku vidū, bet vispār globāli. Jā, un cik interesanti, sen gan nav redzētas jaunas puiša grupas, tāpēc liels prieks, ka 24. avēnijas grupā ir apvienojušies divi jaunie mūziķi, un varētu pat teikt ar priekšvārdu džeza mūziķi, jo viens no dalībniekiem Kārlis apgūst džeza bungas mūzikas akadēmijā, savukārt Ernests tūlīt jau pabeigs džeza klavieru spēli Mediņa. Tas ir interesanti, viņi nemaz nav vokālisti, bet instrumentālisti. Jā, sanāk. Tas ir interesanti, bet ir pierādījies, manuprāt, arī vēsturiski daudzi, varbūt ne pēc izglītības vokālisti, kas spēlē varbūt vairāk kādu instrumentu, bet tas neliedz absolūti brīnišķīgi izpildīt dziesmas, radītās un nodot klausītājiem. Ok, dziesma laišana. Mēs varam komentēt. Man atgādina lietuviešus, kā sauc to tie, kas bija dzeltenos kostīmos. Tiešām, ok. Viņiem bija diskotēka dziesma. Viņiem arī bija tādas sinkopas. Tā. Forši tas, ka drīkst ierakstīt bekvokālu un ka tas var netikt izpildīts dzīvajā, jo kādreiz tam arī bija, tā bija kā obligāta prasība. Jā, taisnība. Manai ausīs šķiet, ka jau var dzirdēt nelielās ietekmes. Jābūt kaut kādam āķim, jābūt kādai. Harmoniskajā valodā var dzirdēt jau puišiem abiem iemīļoto džeza harmonijas pamatni. Es teiktu, ka ritmiski tur nekas nemainās, kā pantā, tā piedziedājumā, tā kā jautājums, vai viņi ir lipīgi, jo, manuprāt, tas ir viens no tādiem Eirovīzijas dziesmas pamatakņiem. Tev ir tieši 3 minūtes, lai tevi atcerētos. Jā, patiesībā klausoties dziesmu, šķiet, ka puiši nav vēlējušies varbūt kopēt tādu šodienas mainstream popu skaņu, bet ļaujušies, es pat teiktu, tādai eklektikai starp kaut ko pagātnē dzirdētu un apvienojumā tādu svaigu skatījumu. Melodiski un vokāli varbūt tur nav nekas sarežģīts. Tur atkārtojās pāris nots. Ko darīt tādās pauzēs, kad ir tāds drum and bass
uz skatuves. Tā ir deja, tas ir gaismas šovs kaut kāds. Tāds, pēc viņu bildes spriežot, nevar spriest par viņu priekšnesumu, kā tas izskatīsies vizuāli. Jā, puiši ir uzlikuši vienkārši. Lai bildi divatā no ikdienas gaitā. Nebļauj. Tā kā uzvilcies višķiņi. Okay. Jautājums, kā viņi to izdziedās dzīvē? Manuprāt, dzīves izpildījums ir pirmais aspekts, un otrais, kas būs šova elements, kas papildinās. Jo, ja man jāraksturo dziesmas noskaņa, ir tāda mūdīga. Es varu iedomāties, ka es esmu kaut kur, es pat teiktu, tādā piejūras bārā, skan šī dziesma. Ir varbūt fonā kāds jā, man gribējās tā kā grūvot līdzi, bet no vokālā aspekta tur nebija pārsteiguma moments. Nebija pārsteiguma moments, tas ir viens. Un, jā, arī muzikāli varbūt. Un man interesē, kas būs varbūt tādās izteiktajās dziesmas pauzēs, kuras it kā klausoties parasti šķiet pavisam iederīgas, taču uz skatuves tās prasa papildinājumu. Vai tas ir šova elements, gaismas, varbūt kāds horeogrāfisks priekšnesums. Nu, jā. Bet vēlreiz pieminot, manuprāt, ka pat var just, ka viņa mērķis varbūt es kļūdos, tiešām ir aizsūt līdz lielajai skatuvei, bet man liekas, ka šī ir tāda lieliska debija, ja viņi grib darboties šādā mūzikas žanrā, izpildīt savu rakstīto oriģinālu mūziku, tad kāpēc nē? Jautājums vienkārši, ko viņi ir gribējuši panākt ar šo dalību. Jā, un katrā ziņā kompliments arī 27. savienijas dalībniekiem par to, ka manuprāt, ieraksts skanēja kvalitatīvi, nostrādāti. Par to, man liekas, arī liels pluss arī ārzemju klausītājiem, kuri klausīsies šo dziesmu, ka tiešām puiši ir pacentušies. Angļu valodai arī nebija nevainas. Jā, patiesībā. Ja runā par angļu valodu, tas ir vēl viens svarīgs faktors. Tas būs noteikti faktors, ko mēs arī varēsim klausīties tālāk. Bet, ja mēs skatāmies pēc punkta dziesmas kompozīcija un oriģinalitāte, manuprāt, ar lielu oriģinalitāti šī dziesma neizceļās, bet tā skan kvalitatīvi un es gaidu dzīvo izpildījumu, kas patiesībā noteiks daudz ko. Tā, otrā dziesma. Otrā dziesma mums būs dziedātāja un, es varētu teikt, influencer Adriana Miglāne. Viņas dziesmas nosaukums ir Like I Wanna. Tā kā kādreiz Marijana Ulmovai I Wanna. Jā, un īsumā tas man bija tāds neliels pārsteigums, ka viņi ir pieteikusi dalību Supernovā, jo man šķiet, ka jau sen viņa tādu savu tā kā muzikālās gaitas ir sen jau tā kā drusku palikusi malā un vairāk tā kā bīdās vismaz tādā sociālo tīklu vidē noteikti vairāk. Jā, bet tomēr iepazinām mēs viņu caur mūzikas prizmu šovā X faktors un varbūt, ka šis ir kā viņas pieteikums atgriezties un turpināt arī muzikālo ceļu. Un Adriana Miglāne savā Supernovas pieteikumā saka, ka ar šo dziesmu viņa vēlas iedvesmot mūs visus. Pati Adriana arī atzīst to, ka viņa nav vērā ņēmusi priekšstatus par to, kādai jābūt Eirovīzijas dziesmai. Klausamies? Iepazīsimies ar... Neesmu dzirdējis kodvārds. Kā neviens īsti. Jā, Adriana, pēc kāda laika, kad es viņas dzirdējusi, patiesībā vokālais nav mainījies. Tā viņa saglabājas šo pašu savu manieru, kas man liekas jauki, ka viņa varbūt necenšas kopēt kaut ko jaunu, bet paliek pie savas skanējuma. Jā, tad šis tad drusku old schoolīgs tas viss productions, manuprāt, liekas. Es teiktu, ka šī ir Eirovīzijas dziesma. Es pat teiktu, ka ir Eirovīzijas tāds patērns. Un ar šo te dziedamo daļu, ka varētu sasaukties ar publiku, ar cilvēkiem. Kaut ko viņi man drusciņi atgādina. Es nevarētu teikt, ka tas ir ļoti oriģināli kaut kādā ziņā. Laikam vienīgais, kas pielīp, ir tas ulalala, un es jau redzu, ka visi dzied līdzi. Atkal jautājums, kā šis šovs tiks uzvests dzīvajā. Tas būs pusi no uzvaras.
Jā, ja jāvērtē arī kaut kā tas pats punkts no vērtēšanas kritērijiem, dziesmas oriģinalitāte, laikam, kā priekš manis īsti tas neskan oriģināli. Jā, bet tā, jā. Bet dziesma ir absolūti trendīga. Tādā ziņā viņa var skanēt radio. Par radio viņa var skanēt kaut kur, kur mēs ejam, atpūšamies, arī pat dejojot. Patiesībā, man liekas, tas ritms ir ļoti, ļoti pateicīgs. Jā, šitas pielips, bet... Jā, nu katrā ziņā droši vien pluss ir tāds, ka ir pielīpošais elements no dziesmas, vai, manuprāt, saucamais tāds bet ākis. Kaut kur es jau viņu drusku tomēr esmu dzirdējis. Ar visu arī to apakšu tādu, klišejisku apakšu. Jā, bet katrā ziņā apsveicam Adriānu ar atgriešanos uz skatuves un ar pieteikumu dziesmu angļu valodā. Un, vēlam veiksmi. Vēlam veiksmi pusfinālā. Dodamies tālāk. Dziesma numur 3. Alisa Haima un dziesma Tricky. Prieks redzēt patiesībā Alisi pusfinālistu sarakstā. Arī viņa kādu laiku nav dzirdēta uz tādas, varētu teikt, dzīvās mūzikas skatuves, bet, manuprāt, Alisa vienmēr izcēlusies ar savu temperamentu. Jā, nu nevelti puse no viņas, kā viņa pati uzsver arī šīs dziesmas sakarā, ir varbūt tā Japāņu dzimtas un sakņu puse, bet otra ir šī latviskā, un kā viņa pati vēsta, tad šajā dziesmā šo latviskumu viņa arī akcentēs. Jā, es vienmēr viņu redzot, es abrīnoju to, varbūt tas ir vēl jaunības maksimālisms, bet viņa ir ļoti enerģiska un tāda runātīga un vienmēr būs atvērta un tiešām no sirds tā kā no sirds izturēsies un tās emocijas parādīs tādas, kādas viņa ir. Viņa neko neslēps. Jā, nu tad jautājums, vai arī Supernovas pieteikuma dziesma būs Alisas, varētu teikt, pat tādās ekstravagantajās, enerģiskajās sajūtās. Klausamies. Spiežam play. Okay. Intonācijas jau. Okay. Es nebiju pamanījis, ka viņai tāds nu, tā kā tvenks tāds. Tas ir droši vien plānots tā. Pilnīgi tas sākums asociējās ar, manuprāt, Izraēlas dziesmu pirms pāris gadiem. Kaut kā pirmais, jo man liekas, tur arī bija kaut kāds čiki. Stilistiski, jā. Austrumniecisks. Nu, mēs redzam, ka arī šeit tie paši, manuprāt, līdzīgi. Jā, pēc tam būs jāslīdz, man liekas, Adriānai arī bija šie paši autori. Okay, tāda hip-hopa. Kā saucās tā Nicki Minaj? Žēl, ka mēs varam ar kādu salīdzināt. Varbūt tas ir... no vienas puses forši skan, bet no otras puses, ka tas jau ir bijis un ka es varu pateikt, kam viņš ir līdzīgs. Ļoti bieži, kas man arī klausoties, arī tādas varbūt hip-hopīgas epizodes dziesmās, latviešos bieži vien man pietrūkst grūva. Un kaut kā... Šis ir ļoti mūsdienīgs, ļoti... Jā, šis grūvs tā kā pieprasa tādu varbūt par tādu laid back sajūtu. Es gan tos vārdus tagad baigi neklausos, bet vajadzētu palasīt. Šitas tā kā Gwen Stefani. The shit is banana. Bija kaut kas uz to pusi. Ģipa karsē meitenes Amerikā. Interesants daļas šai dziesmai. Visu laiku tā kā šķiet kaut kas atkārtojas un tad ienāk kaut kas jauns. Daudz informācijas vai skatītāji neapjuks. Jā, te ir komentārs arī, ka nav garlaicīgi. Tas gan jau visu laiku kaut kas mainās. Jo, piemēram, 24. avēnijai īpaši nekas nemainījās. Nu, tur bija viena noskaņa, viens mūds. Var atšķirt pantu piedzēdējumu, bet tā pa lielam. Es domāju, ka viņi paņems ar savu super pārenerģiju tādā ziņā. Klausoties ar tādu aizvērtu aci,
ir ļoti liels, ļoti daudz enerģijas, ekspresija. Tāds arī dziesmas kulminācija uz beigām. Tur jābūt ugunīm, kaut kādām fire. Vienmēr ar tiem dzīviem izpildījumiem, kā dabūt to kulminācijas sajūtu, kādu iespējams ir vieglāk uztaisīt audio versijā. Bet zini, kas ir labi? Ir labi īstenībā, ka viņā ir tas sajaukums, ka viņa nav tā kā 100% latvieta un nav 100% arī, piemēram, japānieta, bet kad viņā ir tas, tas pavisam interesantais sajaukums, un man liekas, ka arī Eiropā tas varētu nostrādāt, jo tas, ka viņa vokāli, man liekas, var nodziedāt, viņa ir pierādījusi sevi. Arī tie pašā X-faktoru konkursā. Viņa ir pierādījusi sevi tiešām. Jā, un tādā ziņā es pat nebaidītos viņu, piemēram, aizsūtīt uz Eiropu, tāpēc, ka, ja tu dzīvijā var nodziedāt visu kaut ko, jo tur ir ļoti daudz jādzied, un tu tā kā nezaudē to enerģiju, jo tur arī tu nevari aizbraukt un gulēt viesnīcā, piemēram, un gaidīt savu koncertu kārtu, bet tur ir visu laiku non-stopā. Tu esi nodarbināts pat ne vairāk ar dziedāšanu, kā vienkārši ar sevis visu laiku prezentēšanu, un manuprāt, ka viņai tā enerģija nepazudīs. Jā, jautājums, vai ir šo dziesmu? Jautājums, vai šī ir tā dziesma, jo to, kā Alisa varētu spilgti pārstāvēt un patiesībā iznest arī uz lielās skatuves priekšnesumu, par to nav šaubu, bet vai šī ir tā dziesma? Bet, ja tas ir viņas rokraksts, ko viņa grib paturpināt un attīstīt savā mūzikā, darbojoties tālāk, tas ir forši, bet atkal jautājums, vai tu neparādies ar vienu dziesmu, un tad drusku kaut kur atkal nepapeldi. Un nedaudz arī klausoties uz tādu melodisko paternu dziesmā, diezgan lēkājoša melodija, kā tas arī var ietekmēt intonāciju. Mēs zinām, ka dzīvajā izpildījumā ar zināmu uztraukumu, kas ir pilnīgi dabiski arī šādās atbildīgās uzstāšanās reizēs, vai tas iespaidos, vai gluži pretēji palīdzēs Alisei sevi pārstāvēt. Dalībnieks numur 4. Jauns vārds noteikti priekš manis, Artūrs Hatti. Ļoti jauns. Tikko bija Alise Haima, tagad Hatti. Jā, tāds jau ārzemniecisks nedaudz pieteikums. Dziedātājs. Labi, starp citu ir interesanti palasam, kas tad tur ir mūzikas autors. Ir vismaz 1, 2, 3, 4, 5. Ok, paklausamies. Pēc viņam tikai 24 gadi, ja? Te vismaz kaut kāds bišķi tā kā vokāls parādās, tāds tehnisks. Tembriņš interesants. Liekas ļoti vienmēr triki, kā no iepriekšējās dziesmas Haimī. Vienmēr ir ļoti triki dziedāt melodiju uz ļoti plika pavadījumu, kā viņam iepriekš tikko bija pirmā panta pusē. Būtībā tikai beats un dažas iespēles, tas ir liels risks tieši uz intonācijas aspektiem, dzīviem izpildītājiem. Es teiktu, viņš skan ļoti zviedriski, kvalitatīvi, popsīgi. Ļoti Eirovīzijas. Jā, no EOA tas ir noteikti pirmais, kas iesēdīsies cilvēkiem. Jā, pēdējā laikā mēs redzam arī, ka Eirovīzija ir, protams, dažreiz spilgti vokālisti ņem to virsroku, dažreiz tiešām plikāks cisks ņem virsroku, un tad ir vizuālie risinājumi. Man vienmēr ir jautājums par šiem jaunajiem māksliniekiem, kuri debitē mūsu konkursā Supernovā, bet arī nokļūst lielās skatuves, kāds ir tas portfolio, ierakstot Artūra vārdu. Parādās tikai šis. Būtībā parādās tikai Supernovas, nav nekādi papildus materiāli, kur iepazīties ar jauno mākslinieku. Tuvāk gan māksliniecis, gan varbūt kā cilvēku. Tieši tas ir tas, kas man bieži vien šķiet no vienas puses absolūti atbalstu laist un dot iespēju jaunajiem māksliniekiem dot vārdu, un tieši, manuprāt, tieši arī tāda nosacīta paudžu maiņa arī ļoti, ļoti lielu soli var dot mums kā Latvijai, Eirovīzijā un jebkurai citai valstī arī.
Bet kā tu, kā mākslinieks, kurš tu esi jauns un tev īsti vēl nav tā varbūt bagāža, arī varbūt message, bet tieši varbūt tas saturs, kā tu izmantos to Eirovīzijas platformu, jo patiesībā, kā es to redzu, tad tā uzstāšanās daļa Eirovīzijā, tās 3 saucamās minūtes pasaulē tev ir viens segments, bet otrais tomēr, ka uz vietas tu satiecies daudz žurnālistiem, recording label, dažādiem turētājiem, menedžeriem, festivālu organizatoriem. Kas ir tas, ko tu vari piedāvāt kā ārpus Eirovīzijas vienas dziesmas produkts? Tur ir jābrauc ļoti liela tāda, ne liela bagāža, bet vismaz kaut kāda viena informācija savu, jo tev ir jāsaprot, ka, ja aizbraucot uz lielo Eirovīziju, tev ir sevi jānopārdod tur kā produkts. Tu esi produkts. Jā, taisnība. Protams, nevajag tagad braukt varbūt visiem, kuriem jau ir izdot 5 albumi un jau 6. top, bet tad varbūt, tas ir drīzāk tāds atvērts jautājums, kā tu, kā jauns mākslinieks, izmanto šo iespēju platformu, pieņemsim, nedēļu. Kaut kādam 5-gadu plānam tev ir jābūt uz priekšu. Nevis, piemēram, bieži vien mēs redzam supernovās uzzib vārdi, viņi kādu laiku turās. Tas ir arī ļoti bieži, starp citu, supernovā ļoti bieži redzēt tiešām jaunu perspektīvu. Un pēc tam viņi kaut kur noplēna. Un tas ir tāpēc, ka viņiem šķiet, ka viņi ir jau ieguvuši popularitāti, un tagad tik būs, un tad mēs zinām, ka nekas nenotiek pēc vienas reizes, un ja tu arī sēdi mājās un gaidi kādu zvanu no kāda producenta, ka tas vienmēr ir ļoti smags darbs, kā tu turpini savu popularitāti celt, audzēt, lai Googlē mēs atrastu, piemēram, vairāk par to, ka tu esi piedalīsies vienā konkursam. Jā. Manuprāt, šī ir interesanta tēma. Mēs, starp citu, par šo runājām arī mūsu podkāstu pirmās sezonas raidījumā par mūzikas menedžmentu, kur mums bija 3 profesionālas mūzikas menedžeres studijā, un mēs runājām tieši par šo, kā pieteikt sevi ārpus savas valsts konteksta, jau tuvojoties Eiropai, tā kā, ja kas, tad YouTube arī būs aprakstā links, kur varat noklausīties šo epizodi, bet vēlam Artūram veiksmi, tiešām ļoti patīkam balss tembrs, protams, kā arī iepriekš pārējiem gaidām dzīvo performanci, vēlam veiksmi un dodamies tālāk. Dalībnieks numur 5, arī debitante, dziedātāja Avei. Šeit gan laikam tev ir kāds sakars ar viņu. Nedaudz ir, ar Ievu esam jau pāris gadus pazīstams, līdz ar to, ja mēs pašā sākumā teicām, ka godīgi neesam klausījušās dziesmas, tad ar šo dziesmu esmu jau kādu laiku pazīstama un palīdzu arī Ievai viņas komandai gatavoties supernovas priekšnesumam, bet absolūti centīšos runāt objektīvi, man ir viņa pirmo reizi gan ieraugu, gan redzu, un tūlīt arī dzirdēšu pirmo reizi, tā kā man būs objektīvāks vērtējums. Super, tad ļausim Rūtai vairāk izteikties šoreiz. Lock me up, only way to keep me. Lock me up, and push me into deep sea. Dziesmas nosaukums Let Me Go, tātad kaut kāda sliktā dzīves pieredze šeit nostrādājas kādam. Jo mēs redzam, ka mūzikas un vārda autori arī ir pati Ieva ar palīgiem. Jā. Manuprāt, viņa ir ļoti, ļoti jauna. Viņa arī izskatās ļoti jauna un arī viņa neizklausās nemaz tik, teiksim, amatieriska. Ka tu jūti, varbūt viņai nav skatuves pieredze, kas varētu būt viņas tā kā trūkums kaut kādā brīdī, bet vokāli, es gan nezinu, kā tas ir bijis studijā, cik reizes ir dziedāts un tam līdzīgi, bet kā viņa dzīvijā, tā kā tās 3 minūtes novilks no sākuma līdz beigām, teiksim, ar tādu to vienu sāpju stīgu, bet šobrīd klausoties vokāls, man nav bail par viņu. Man noteikti raisa kaut kādas sajūtas, kad ieslēdzas piedziedājuma daļa šajā... Kad jānotur ir, ka viņai var kaut kas aizlūst? Nē, drīzāk par tieši audio daļu. Šķiet, arī atceros, ka pirmoreiz klausījos šo dziesmu, likās, ka piedziedājums pēkšņi aiziet kaut kur tālumā, lai gan tai lielai notī vajadzētu, tas varbūt sakompresē arī YouTube Vēl ir jautājums, kāda ir viņas, piemēram, pieredze dziedāt ar mikrofonu, ar dažādiem mikrofoniem, ar mikrofonu, kas būs konkrēti supernovas pusfinālā. Un bieži vien
vien, ka mēs zinām, it kā mikrofona tehnika. Starp citu, ir ļoti svarīgs aspekts, jā, un arī kāds mikrofons. Jo mēs zinām, ka skaņa televizorā pirmkārt nav tāda, kāda skaņa šeit ierakstā vispār ir ne tuvu tam, kā tas dzīvē izklausīsies. Un tas ir jautājums, vai viņa šo līdz galam izvelk. Ok, šī ir interesanta daļa. Jā. Starp citu, Avei piedalījās kā jau visi Supernovas dalībnieki rīta panorāmā, un arī viņai jau teica, ka laikam man sirdī tuvāk ir dziesmas akustiskāka versija, jo tur laikam arī viņa vairāk var izpausties. Šis ir tāds jau tāds, tādas producētas dziesmas ar... Galvenais, lai viņi nenobīstās pie šī piedziedājuma, jo piedziedājums, manuprāt, ir ļoti āķīgs, ļoti foršs, labā ziņā āķīgs. Jā, lielās notis bieži vien ir bijis tāds vokālista blessing and a curse. Jā, tad no vienas puses tā ir tā lieta, ar ko tu vari beidzot parādīt savu vokālo meistarību dzīvajā izpildījumā, bet ļoti bieži tas ir arī tāds riskants gājiens. Nu tālāk. Dziesma numur 6. Grupa Inspo un dziesmu Sway. Šo grupu, jeb duetu mēs jau esam manījuši, tiesa gan vairāk tikai Supernovas sakarā laikam. Manuprāt, šī viņa otrā. Manuprāt, viņa pagājuši gadu debitēja, bet varbūt es kļūdos. Jā, atmiņā viņi ir palikušas. Un dziesmas nosaukums ļoti izaicinošs, jo ir dziesmu Sway jau. Kaut kas skan galvā. Ļoti patīkams tembrs meitenēm. Par viņiem man ir, kas... Viņi neskan kā latvieši, kas ir kompliments. Viņi skan ļoti kvalitatīvi tādā globālākā līmenī. Viņi neizklausās kā Latvijas grupa tādā ziņā. Tāds nedaudz DXX ir tāda grupa, nedaudz tāds vaipiņš. Bet man patīk, ka viņi ir palikuši savā rokrakstā arī kopš pagājušās reizes. Okay. Šis man bija pārsteigums tikko. Kas šeit notiks, tas ir jautājums. Jā, bieži vien Eirovīzijā var manīt šādus numurus, kas nav varbūt tipiski eirovīzijiski, klišejiski un tam līdzīgi, bet ir izņēmumi, kad tiešām šī rock un metāla mūzika debitē Eirovīzijā. Tāds arī eklektisks skanējums ir. Es teicu, ka viņi ir festivāla grupa. Viņi izklausās pēc riktīgi labas festivāla grupas. Jo no vienas puses tad es redzu, ka varētu būt vienkārši dzīvā grupa, un šī unikālā ķīmija, ko mēs starp citu varējām redzēt ar Itālijas uzvarētājiem, ka ir 4 cilvēku skatuvus un kā viens. Šeit viņi saprot, ka būs 2. Līdz ar to nelīmējas kopā varbūt. Tas, ko mēs dzirdam un redzam nedaudz. Tu nezini, varbūt viņi būs paņēmuši palīgspēkus. To tu nezini, vai būs 2. Viņi varbūt kā grupas seja 2, bet grupā ir vairāk cilvēku, piemēram. Bet tu zini, tad, kamēr mēs runājām, man patika tā vidusdaļa. Viņa bija tāds wow, kas tikko tāds pārsteiguma moments. Jā, ienākot absolūti. Teikšu tāds alternatīvāks piegājiens priekš Supernovas un Eirovīzijas dziesmu konkursa. Zini, kas ir interesanti? Protams, ka šis ieraksts ir labs, man ļoti patīk. Man šāda mūzika arī patīk, bet iedomājies, viņa dzied salīdzinoši falsetā. Viņa dzied falsetā pārsvarā, vismaz uz augšējām notīm. Un iedomājies, ja tas ir dzīvajā, ka tiešām ir tā grupa, kas spēlē tur. Tad ir nereāli noturēt to, tad man liekas, gribas bungas, gāzēt, drives, saslēgtā balsī. Tas nav iespējams, ka viņi tik labi dzird. Vienīgais ir 3-4 bekvokāli, kas dublē, bet arī, cik mēs zinām, Supernovā jau ir ierobežojums, manuprāt, 6 cilvēku skatuves drīkst būt. Uz skatuves, jā, bet ierakstā jau var būt bekvokāls kā vienalga. Labi, tu jutīsi, ka tu esi ierakstījis kori, bet es domāju, ka tu nepārbaudīsi, cik trekus kāds ir ierakstījis. Bet jautājums, vai lielajā Eirovīzijā tagad būt? Kopš Covid.
kopš Covid drīkst būt ierakstīta back vokāli. Jā. Nezinu, kā viņi pārbauda, cik viņi ir. Man jau no pagājušā gada šīs duets simpatizē. Man patīk viņu, patiesībā, jā, kā tu teici, ka viņi nav zaudējuši to savu skaņu, un es to ārkārtīgi cienu. Tas ir viņu savā ziņā tāds autentiskums un mūzikas tāda stilistika, ko viņi izpilda un pārstāv. Jā, es domāju, ka tādiem šīs mūzikas atbalstītājiem varbūt tādiem netradicionāliem supernovas skatītājiem un faniem tas varbūt nebūtu tik tuvs žanrs priekš Eirovīzijas, bet kā produkts un ka tu redzi, ka tev ir tā kā package, tu vari piedāvāt festivāliem, tu vari piedāvāt jau kādiem ierakstu kompānijām, tev ir savs rokraksts. Jā, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jā. Dziesma numur 7. Mēs redzam mūsu acu priekšā jau labi visiem pazīstam un vienreiz uz lielo Eirovīziju aizbraukušo dziedātāju Justu. Jā, man bija ārkārtīgi liels prieks un joprojām ir redzēt, ka Justs atkal ļaujas šī konkursa izaicinājumam un ir gatavs jau otro reizi braukt pārstāvēt potenciāli Latviju lielajā Eirovīzijā. Ievēroju, ka šoreiz mūzikas un vārda autori nav, piemēram, zviedri, kas bieži vien mums sūta dziesmas priekš Eirovīzijas, bet pēc uzvārda spriežot poļi. Jā, un man liekas, ka Uku bija songwritere. Būs jāpaskatās, no kurienes. Viņa, man liekas, šogad arī bija Riga Live Songwriting Camp. Okay. Līdz ar to, man liekas, ka varbūt arī, ka tur arī tapus šī dziesma. Visticamāk. Jā, pirms mēs klausāmies Justu, es esmu ārkārtīgi liela viņa balss materiāla, tembra fane un ļoti, ļoti spilgti atceros gadu ar Heartbeat dziesmu. Tas bija tiešām skaisti un līdz ar to, manuprāt, tas ir tas grūtais moments, ka jau ir bijusi viena pietiekama spilgta debija un tad uzreiz... Līdzīgi kā minēt. Jā, un cilvēki uzreiz vēlas salīdzināt, ir jau tā teikt viedoklis. Tu esi uzcēlis savu augstāko latiņu, kur vēl augstāk, tad tev ir jāpārspēj pašam tāpēc sevi. Man interesē, kādā virzienā viņš būs gājis šogad. Interesanti par Justu ir tas, ka tad, kad viņš bija vismaz 10 gadus jaunāks, viņš nāca pie manis mācīties dziedāt. Tiešām. Un jau tajā laikā viņš skanēja kā Justs. Tādā ziņā, ka viņā kaut kas bija no Dona un kaut kas bija no it kā tāda tīrāka vokāla, jo mēs zinām, ka tas tāds aizsmakums un it kā defekts, bet pāri visam milzīgs efekts, ja? Un es tajā laikā, man likās, kaut kas nevar būt jātīra ārā. Jā, man bija tiešām tāds sajūta. Un tad es paldies Dievam, ka es, nezinu, vai man dots tas, ka es jūtu, kad es kaut ko daru nepareizi. Es saku, turpini dziedāt tā, kā tu turpini. Ja tev nesap, ja tev vispār nav nekāda diskomforta, tad viss ir cool. Un man liekas, ka tas ir lielākais trumpis. Jā, Justs ir brīnišķīgs mākslinieks un vokālists. Klausāmies dziesmu Strangers. Ļoti mūsdienīgi. Jāuzmanās no angļu valodas, varbūt drusciņ tas sākums bija tāds. Jā, Justs pats saka arī, ka dziesma ir par viņa iekšējo pārdzīvojumu, pārdomām, situācijām, par iešanu uz priekšu, ko viņš arī dara. Vokāls, protams, līmenī, kā jau jāuzmanās no dzīvā. Bieži vien noteikti ir bijušas manāmas, piemēram, kaut kādas intonatīvas lietas, bet es domāju, ka to arī viņš pats apzinās un zina un pie tā strādā. Kaut kā pēc sajūtas šķiet, ka piedziedājums nepacēla, vismaz pagaidām. Zini, bieži vien tas minimālisms tiek ieturēts pat tad, kad tev liekas, ka vajag kaut ko baigāko kulmināciju. Varbūt arī tālāk tas būs, lai ir lielāks arī kontrasts. Trusciņi varbūt man ausīs tomēr tā angļu valoda šur tur liekas tāda pacieta tāda. Es savukārt klausos un es domāju, kas ir tas, ka ir tā bišķiņa mazuma piegarša. Man nedaudz ir sajūta, ka jūs šajā dziesmā ir ielikts uz tādā zināmā rāmī, ka viņš varbūt nevar savu balss potenciālu tik pilnīgi parādīt. Šķiet, ka tādas... Līdzīgi kā bija Heartbeat, kad var... Jā, tur bija noteikti vairāk viņam raksturīgs
grūs. Šis varbūt nostrādās. Nu, man godīgi ir laba sajūta klausoties tāda. Man tagad pēc šitā, ka viņš tikko uzgāja augšā, gribētos, lai viņš teikt nedaudz tādā vokalīzes principā pāri piedziedājumu, tā kā vēl parāda savu kaut kādu augšām. The Strangers viņš ir labs. Viņš tagad bišķiņ tā kā noiet, viņš tā kā nometās. Es piekrītu, ka dziesmā ir labs tāds upper moments, un viņš tā kā bišķiņ neiztur. Nezinu, vai tas ir tā piedziedājuma otrā daļa. Es viņu noteikti, pēc tā brīža, tās kulminācijas noteikti pavarījāt, jo apakšā paliek kaut kāds, piemēram, pamats, backvokāla izpildīts piedziedājums, un tad jau, ja dieviņš devis, tad lai visi dzird. Vārds Strangers ir pateicīgs tam, ka viņš ir un tu vari darīt te jebko un iet uz augšu un labi skanēt. Jā, vai kaut vai uz patskaņiem, tur arī var dažādi, var jau palikt. Tas nav viņa stilā, man liekas, Ne jau tāds popsī. Es domāju, tāds garas nots, piemēram. Esam nokļuvuši pie 8. dziesmas. Dalībniece Katrīne Millere, patiesībā iepriekš mums zināma un arī sevi pieteica, manuprāt, arī pāris gadus atpakaļ Supernovā kā Katrīna Luki. Starp citu gribēju pateikt, tagad skatos tieši uz Katrīnas bildi. Katrīna Millere ļoti smuki izskatās patiesībā. Jā. Ļoti gan skan labi, gan izskatās. Bet labi, dziesma Beaten Down. Klausamies? Jā. Viņa saka, ka tā nav mīlestības balāde. Beaten Down. Ok, klasika, klavieres. Katrīnai vienmēr bijusi tāda patīkami maiga balss. Atceros no skandināviska. Jā, varētu pat tā teikt, tāds gaišs tembrs. Vienmēr dalīts emocijas par tām statiskajām melodijām uz izteikt, teiksim, vienas nots. Bet parasti, ja tā ir, tad droši vien kompensēs to ar piedziedājumu. Zigas man drusku atgādina tomēr. Kristīna Perry, man liekas, saucās tā dziedātāja. Viņai bija tas Jar of Hearts. Jā, vai kaut kas tāds bišķiņ. Bet, tu nevari tā kā, tas ir atsevišķs tā kā iedalījums balādes, kas ir klavieru pavadījumiem. Pilns. Tā kā mēs sakam Adeles tipa balādi, mums jau skan ausīs tas stils, tā skaņa, un tā ļoti bieži daudzām balādēm ir. Jā, vienkārši jautājums, cik tu esi profesionāls dziedātājs, lai spētu tiešām to stīgu aiznes, ne tikai piedziedājumā. Šeit jau uz otro pantu man prasījās, lai ienāk kaut kāds bass vai kaut kāds grūvs, bet es jūtu, ka Katrīna... Nē, līdzīgi kā Šalova arī, man liekas, tur līdz pat beigām iztur vai pat vispār neparādās, no sērijas. Man ļoti patīk piedziedājums. Pants man neko neizraisīja īpašas emocijas. Viņš bija tāds trīs nots un pēdējā vilkta gara pa visu takti. Un visu laiku viens otrs pats. Jā, man pa statisku. Man šķiet ideja ir ļoti laba, bet pulkas lejeri prasās kaut ko bišķiņu pa vidu. Bet nevienmēr vajag. Nevienmēr vajag. Es jūtu, ka šī būs emocionālā performance noteikti. Lai tikai tādu iekšēju kulmināciju vērst. Jā, lai tikai pat viņi nesalos savā tādā emocijā, kas man bijis ļoti daudz reizes, kas dziedas jūt kunkuls, un gājis noturēt. Tas ir ļoti liels izaicinājums, un tīpaši Supernovā, ka tev jānodzied tikai viena dziesma. Man tam ir viens padoms, to es neteikšu teikt. Pārāk rupši. Man patīk tas Don't fighting for. Okay. Bet pietrūkst, ne kaut kas? Bišķiņ pietrūkst. Kaut kāds fighting for, kaut kā pabeigt ar kaut kādu. Šķiet, jā, es saku, tas ir tas subjektīvais. Man pietrūkst kaut kāda daļa dziesmai. Vai tas ir pavadījumā, vēl vienu lejeri klāt ar kaut ko, kas var bišķiņ uzturēt to dinamiku, jo viss ir ļoti izturēts. Un šajā gadījumā, manuprāt, ja ir tik ļoti izturēta tā dziesmas forma un pati kompozīcija arī pavadījumam, tad ir ļoti liela atbildība fokus uz vokālo kvalitāti tajā brīdī. Tas ir tā, kā es to izjūtu, ka te viņš ir uz tāda nerva un tad aug. Tā.
Vēlam veiksmi. Kaut kur, pat, ja tu saki, ja muzikāli viņam nebija tāds baigais, vismaz man tāda sajūta nebija, pat ja mainās, kā, ja tur bišķiņi pieliek tos instrumentus, beigās jau bungas arī pieliek ritmisko sekciju, bet tad vokāli ir, tas ir viss lielais balsts ir uz vokāli. Viss balstās. Un tā. Zini, kas vēl nospēlēs? Man liekas, nospēlēs cilvēcīgais faktors, un, manuprāt, Katrīna ļoti cilvēcīga. Jā, starp citu, tas ļoti bieži pierādījies, ka tu vari būt tehniski apdāvināts un precīzs vokālists, bet ja nav tā dvēselīte acīs. Tur jau bija viens no tiem noteikumiem arī par harizmu un par... kurš tas bija harizma, ekspresija, artistiskums. Katrā ziņā harizma un vienmēr patiesas dzīves acis, manuprāt, Katrīnai ir raksturīgas, tāpēc to pašu. Mēs vēlam veiksmi un turam īkšķus par dziesmu Beat and Down, lai ir labi rezultāti. Jā, bet dodamies tālāk pie 9. dalībnieka. Dalībniece Luīze. Bija starp citu liels pārsteigums mums ar Rūtu, jo abas divas mēs esam vokālija pedagoga Rīgas Doma koru skolas mūziklu nodaļā, un Luīze ir pirmā kursa audzēkne, un bija ļoti liels pārsteigums, gribu teikt patīkams, par to, ka Luīze startē šajā konkursā. Jā, interesanti, bet tas nebūtu nenozīmē, ka mēs tagad esam subjektīvs. Es viņu nemācu, un to arī... Luīze, es mācu pirmā kursa ansambli, kurā dzied Luīze, bet šo dziesmu mēs neesam dzirdējuši, neko par to nezinām, un patiesībā tulīt mūsu ausīm varētu būt liels pārsteiguma moments, kaut kas, ko Luīze būs sagatavojusi. Jā. Jo mūzikas un vārda autora ir pat Luīze. Super, klausāmies. Jā, viņai ir raksturīgs dziļš, patīkams balss tembrs. Man patīk tas alts, man patīk tas garšīgi. Bē. Okay. Eirovīzijai piestāv. Man ļoti patīk tas, ka pants ir zemā kolorītūrā. Man pat piemetināt tev, ka man pat ļoti patīk tieši tā panta daļa, ka viņi tik ļoti kontrastējoši. Protams, tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums vokālā ziņā, dziedāt zemu pantu un nesabļauties uz, teiksim, augstu piedziedājuma daļu, lai tā būtu arī pietiekami spēcīga. Bet man ļoti patīk, ka viņi parāda šīs dažādās krāsas dziesmas kontekstā, bet, ja jākomentē pati dziesma, bez pārsteigumiem, bet nesliktā nozīmē. Es teiktu, ka pirms tā piedziedājuma man tas, kas dod to ritmu, man tas traucē. Būtu foršāk, ka viņa pati sevi iekšēji to ritmu skaita. Tas no production ziņas. Tas kāds sīkums, bet man patīk dziesma, man patīk, kā viņi ir iedziedājusi. Man ir nedaudz bažas māc atkal par dzīvo aspektu, jo Luīze ir jauna un viņai ir... Luīzes vecums nav minēts, bet es pieļauju 16, maksimums 17 gadi. Tas ir ārkārtīgi jauns mākslinieks, tādēļ liels, drosmīgs solis. Tas ir viņas noteikti karjerā. Malacis. Pirmkārt, atkal vecais labais stāsts par to, lai Luīze pati zina, ko viņa ar šo grib. Tā kā, vai viņai ir liela nākotnes plāni, ja tāda ir, tas ir super. Galvenais turpinātos. Tagad dzels ir jākaļ, kamēr tā ir karsta. Dziesma īstenībā man patika, varbūt atkal nebija tāda pēkšņi atšķirīgi no pārējiem, kaut kādā ziņā neatšķīrās, bet tas, kas mani atkal atgriezīšos pie savas tās iepriekšējās domas, mani drusku biedē tā viņas mazā pieredze, ka viņa drusku nobālēs uz skatuves, jo vokāli un to dziesmu man ļoti patīk klausīties. Tas ir kā cits cilvēks, es viņu tādu nepazīstu īstenībā. Arī dziedot skolā, tas pavisam cits cilvēks.
Jā, galvenais, ka tā drosme ir pat vēl lielāka, un lai uz skatuves tiešām ir pamanāms tas, ka viņa nav pirmo reizi, piemēram, uz skatuves, kas varētu bišķiņ iegāst tomēr to priekšnesumu. Jā, un arī, ja vairāk izceļam piedziedājumu daļu, manuprāt, tur vajadzētu arī tādu kārtīgu backvokālistu atbalstu. Ļoti bieži, starp citu, dziesmām piedziedājumi kļūst par tiem lieliem piedziedājumiem tikai dēļ tā plašā skanējuma. Bet man patika dziesmas sākums. Tieši, ka viņi sāka. Un ļoti triki. Iedomājies sāk tieši ar gan jau viņai ausī dos kaut kādas cik tas ir redzēts un dzirdēts. Jā, šīs saucamās akapella uztaktis ir ļoti tāds riskants gājiens, bet, protams, ar kārtīgu darbu un pirmkārt, tā ir versija, ko viņi ir iesūtījusi Supernovas konkursam, un viņi ir 2 minūtes 34 sekundes. Mēs zinām, ka Eirovīzijā maksimums ir 3 minūtes, ko tu vari performēt, bet tas nozīmē, ka vai nu variants A, ka viņi ir izdomājuši par kaut kādu intro, kā sev to toni iedot, jo bieži vien uztraukums var atkal darīt savu. Par to mums nav jāstraucas, par to ir jāuztraucas Luīzai pašai, bet sākuma tas tāds medutiņš, kas tā kā mani jau ielipina tajā dziesmā, tas ir labi. Galvenais, lai tas tiek noturēts līdz galam. Es piekrītu, un varbūt tā noslēdzot tieši par arī vokālo sajūtu, ka popmūzikā biežāk ir pieredzami soprānu balss tipi, līdz ar to tādu patīkamu alta tembru un krāsu. Tīpaši mūsu Latvijas popmūzikas vidē patīkami dzirdēt. Es atceros, vienreiz bija Eirovīzijā, bija Chasing Lights, laikam saucās tā dziesma, vai kaut kāda no Somijas meitene, un viņa tā, viņa vrītīgi zem dziedāja. Tas bija pēkšņi atkal kaut kāds svaigums, nevis visi tā kā vai beltojam, tagad jo augstāk, jo garāks nots, jo foršāk, bet patiesībā tev jau ir jāmāk atšķirties uz tā pilnīgi visa krāšņā fona. Parādīt savu unikalitāti, un starp citu bieži vien ne tikai zemu dziedot, vai ne, to var panākt, bet tieši tā balss krāsa, jo soprāns arī var zemu dziedāt, bet tas neskanēs tik pilnskanīgi, kā varbūt tāds dabas radīts alta tembrs. Okay, gaidīsim 4. februāri, un nezinu, vai šis kārtas numurs arī viņai paliks tāds vai nē, bet vēlam veiksmi. 10. dziesma, jau labi redzēts mākslinieks. Jā, ja mēs iepriekš runājam par debitantiem, tad mums arī ir kā viens veterāns. Veterāns varētu teikt, Markus Rīva un dziesma Forever. Jā, neko nav jālas, jo viss jau zināms. Viss ir, manuprāt, zināms. Markus startēja arī šogad, un ko būs sagādājis. Ok. Pirmais uzreiz Justin Biebers. Pirmais. Jā, taisnība. Tas Jā. Ok, pamats man patīk. Tāda dinamika, jā, kur līdz viņa aizvadīs. Ok. Jā, dziesmas tāds temps, raksturs jau vien atšķir varbūt no iepriekš dzirdētā. Arī ar zināmām asociācijām, jau tevis minētajām. Bet vispār runājot par Markus Rīvu, tas vienmēr būs subjektīvi. Ir cilvēki, kuriem viņš patīk, kā dzied, un citiem nepatīk. Jā, manuprāt, arī Markus ir viens no tiem vokālistiem, kurš, manuprāt, īsti nekad nav izvirzījis tādu varbūt vokālo skanējumu kā prioritāti, rakstot dziesmas ar milzīgiem diapazoniem, bet tas ir viņa tēls. Bet bieži vien viņš challenge'o sevi. Absolūti, un arī dziesmas stilus un tos raksturus maina. Jo man likās, ka es gaidīšu balādi. Man bija tāda sajūta. Bet tāpēc man tāds pārsteigums, ka viņš gājis šādā virzienā šogad. Un vēlreiz liekam akcentu uz to, ka tomēr svarīgi ir, kā mēs izpildām šo dziesmu dzīvē. Jo ierakstā mēs varam uztaisīt jebko, ko mēs vēlamies. Jā, var dzirdēt diezgan noproducētu. Protams, jā. Kā šis skanēs dzīvē? Nomastrāts, es teiktu, ir... Tur ir diezgan augsta partija priekš viņa. Viņš tur mocīsies.
Bet tāpēc jau ir laiks, lai sagatavotos. Jā, viss kā tā liekas, kārtībā. visi dalībnieki iet pie vokālajiem pedagogiem vai mentoriem, Es domāju, ka nē. supernovas, lai gatavotos. Es domāju, ka nē. Vajadzētu. Kaut kas jau šai dziesmai, es teiktu, ir Šo tāds dziesmu- eirovīzisks. Ja mēs arī skatāmies tie kritēriji, kas bija izvirzīti supernovas, žūrijas vērtējumu punktos, un dziesmas kompozīcija un oriģinalitāte nevarētu neko ļoti augstu piešķirt. Jā, Kaut tā pašā laikā izpildītāja artistiskums, ekspresija, manuprāt, Markus vienmēr ir ļoti. Viņš jau ļoti ilgus laikus skatos, viņš jau zina, ko dara. Jā. Piemēram, ja es viņu esmu redzējis jau vairākus gadus supernovā, man vienmēr es gaidu, kad notiks tas pārsteiguma moments, jo līdz šim viss ir bijis tādā vienā. Es atceros gan vienu gadu, aizmirsu, kā sauc to dziesmu. Man liekas, if you gonna down. Jā, kaut kas tur bija tāds. Tā dziesma likās bija Markusa gads. Tiešām kaut kā arī vokāli šķita, ka viņš tajā brīdī bija tajā formā, un varbūt tā dziesma to palīdzēja izcelt. Kaut kā man šķiet, ka tā bija tā dziesma. Mani drusku biedē tomēr tas dzīvais izpildījums, jo viss pārējais produkcijas un viss vienmēr, ko viņš arī, kā viņš sev vizuāli prezentē, sāksim jau ar to, tas vienmēr ir bijis tāds veiksmīgs, manuprāt, bet jā, būsim godīgi, viņu tomēr iegāž tas vokāls. Dziedātāja Patriša šogad pieteikusi savu dalību supernovā ar dziesmu Hush. Klausamies! Klausamies. Vizuālais tēls viņai gana alternatīvs, ja varētu tā teikt. Jā, vismaz bildē. Patriša vienmēr ir izcēlusies dzīvos izpildījumos kā intonatīvi tīra un kvalitatīva dziedātāja. Jā, tur viņai nav problēmas. Jā, līdz ar to jau melodija, ko var dzirdēt ar reģistru maiņām, šķiet, ka vismaz līdz šim dzirdētais un pieredzē viņai redzētais. Paklausamies bišķiņ. Kaut ko ļoti atgādīšu tā. Ļoti atgādīšu tā melodija kaut ko. Robijs Viljams. Bet kura dziesma? Nepateikšu tevi. Šis ir ļoti, man liekas, āķīgs Eirovīzijai. Labs āķis. Un vēl kas Patrišai, viņai ir tas savs dziedāšanas rokraksts. Viņa nemaz tā baigi nečelinžo sevi ar beltošanu vai augšējiem notiem. Viņa vienmēr iet pārsvarā uzreiz galvas reģistrā. Jā. Nekur viņa baigi... Bet tas jau ļoti būtiski, ka ir šis rokraksts, vai ne? Jā. Palielam jau supernova. Asociācijas, mēs dzirdam Patriša un uzreiz asociācija. Jā, bet palielam supernova jau nav labāko vokālistu konkursu, kā piemēram X faktors vai es nezinu. Tur ir tikai un vienīgi dziesma kā produkts un tu kopā ar dziesmu kā produkts. Tas, ka var atpazīt, ka dzied Patriša, nevis vēl 10 meitenes. Tāds varbūt monotoma, it kā dziesmas daļas mainās, bet bišķiņ monotoma sajūta arī dzen. Šī ir jauka vietiņa pirms piedziedājuma. Tāds mazliet nervs atlaižās, un tad ir haš iet atpakaļ iekšā mūdā. Kaut kam te ir jānotiek kaut kādai. Patriša arī jau zinām pieredzi, jauna mākslinieca, viņa joprojām arī skaitās, bet tāpat laikā jau gan ar jau kā Rūta minēja savu radošo un vokālo rokrakstu, un tiešām arī jau šur tur parādījusies un labi pierādījusi sevi. Manuprāt, arī viņai ir parakstīts līgums ar kādu no ārzemju ierakstu kompānijām. Tas jau ir salīdzinoši sen.
tas varētu būt labs rādījums viņai, jo viņai ir laba komanda apakšā. Un, mēs zinām, ka viens ir forša dziesma, skaists izpildītājs un tam līdzīgi, bet tur vajag pamatīgi darba komandu, kas tev palīdz ārpus skatuves nomenedžēt visas lietas, sākot ar vizuālo, beidzot ar PR un menedžmentu un jebko. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, jo bieži vien skatītāji skatās un domā, kādēļ šis nevarēja uzģērbt kaut ko vienu, vai kādēļ šeit nav tie dejotāji, vai pietiekami liela reklāma. Tas ir ārkārtīgi lielas komandas spēkos to visu paveikt. Un finansiālais aspekts. Arī, jā, jo kas vispār būtu vajadzīgs komandā? Nu, tad kāds, kas tevi apģērbj? Kāds, kas horeogrāfiju uzliek, vokālais pedagogs, PRs un droši vien ļoti daudz kas citu, ko mēs nevaram... Tas nav tā uzskaitāms. Pa lielam, ja tu zini, kā darbojas mūzikas industrija, tad tu zini, kādus cilvēkus tev vajag. Ir cilvēks viens, kurš var izdarīt, piemēram, vairākas lietas, bet... Ja tā ir ierakstu kompānija, tas ir pavisam cits stāsts. Man liekas, tas ir atvieglojums tam, ka mākslinieks var 100% atdoties tai mūzikai, dziesmai. Viņam nav jādomā ne par kaut kādu laika menedžmentu, kur viņam kas tur jāsarunā. Viņu vietā izdara cits cilvēks. Un tas viņam, manuprāt, atvieglo vienkārši lielāko daļu sava laika, tomēr iekonomē. Manuprāt, tas arī ir tas posms, kurā varbūt ļoti daudz jaunie mākslinieki mēdz, varētu pat teikt, sadegt visā gatavošanas laikā, jo tā vietā, lai fokusētos uz mesidžu, uz savu vokālu, uz performanci no savas puses, paralēli jādomā par 100 citām lietām un risinot tās, to aizmirst par sevi un līdz ar to mēdz arī ciest rezultāts. Jā, pat Rišai ir stipra komanda, kas varētu būt viņas lielais trumpis. Dziesmas ziņā varētu teikt, man patīk šī dziesma, bet laikam tāda izteikta favorīta man šogad vispār neviena īsti nav. Vismaz līdz šim es varu pievienoties, ka nav. Bet klausīsimies, mums vēl ir 3 atlikušas, un varbūt pēc tam mēs varam uztaisīt savu top 5 katra. Tas ir grūti, tas būs grūti tiešām. Šogad tiešām ir grūti. Un dziedātājs Raum, kas arī nav vairs svešs vārds Supernovas platformā, jeb īstajā vārdā Reinis Traume, mums prezentēs dziesmu Fake Love. Klausāmies. Forgot about the pictures you sent back when we were more than our friends. Now there you go, lighting up my phone. Viņam ir tāds... Viņam tā balss un tā kaut kas atgādina, ko es bērnībā klausījos. Kādu no alternatīvām grupām nedaudz. Tādu pop-rock. Green Day vai kaut kāds Blink. Green Day, Blink. Tāds vocal quality viņam tāds tembrālais. Atkal par dēmoniem mēs dziedam. Šis piedziedājums bija kaut kas gaidīts. Un sagaidīts. Viņš iet tajā savā žanrā darbojās, un es neteiktu, ka tas varbūt ir mans favorīts. Esmu izaugusi jau no šī vecuma posma, manuprāt, kam varbūt mērķa autori, es domāju, ir jaunāki. Jā, bet tie pašā laikā, ja es skatos uz šo mākslinieku un varētu pielīdzināt kādam citam Latvijā, man nenāk prātā neviens. Viņš ir kaut kādā ziņā paņēmis tādu savu tonalitāti tādā Latvijas popmūzikas noskaņā. Un tu vari iedomāties kādu vēl, kas tev atgādina viņu? Nē. Tā maniera un Latvijā stils, noteikti nē. Vispār tas mūzikas, kas viņai ir radošā darbībā. Viņš tāds viens ir. Latvijā noteikti kādam patīk, kādam droši vien mazāk patīk. Bet šī dziesma, manuprāt, viņam ir veiksmīgāka par to, kur viņš bija pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā tajā dīvānā. Tāda viņam bija zaļi augi uz skatuves un dīvāns. Jā, tas nebija, man liekas, veiksmīgs. Es teiktu, ka šī ir daudz labāka dziesma. Un es jau redzu, kā viņš trako šeit. Viņam, starp citu, man liekas, nav parasti arī ģitāra rokā. Jo, vispār viņš pats spēlē. Jā, viņš ir... Šeit būs tikai mikrofonu. Es viņu esmu iepazinusi kopš laikiem, kad viņš spēlēja grupā New Old. Un tad es zinu, ka viņš arī dziedāja un spēlēja ģitāru Double Face Steels grupā, kurā kādreiz bija cits sastāvs.
Bet šis solo projekts, manuprāt, tieši tajā nišā, kur viņš darbojās, ir forši arī dziesmas, ko viņš izdod latviešu valodā, ir priekš šī stila ļoti, ļoti veiksmīgs. Es personīgi šādu stilu neklausos, tas bija tas, ko es gribēju pateikt, ka katram māksliniekam, mūzikas stilam, citreiz pat dziesmai ir savs klausītājs, un es ticu, ka arī Raumam ir tāds pulks, un katru gadu kļūst arvien plašāks. Manuprāt, tā ir laba lieta, kad nenāk prātā, vismaz tajā, ja mēs skatāmies Latvijas mūzikas industrijā, kad nenāk prātā neviens cits, ar ko salīdzināt. Manuprāt, tas ir vienmēr pluss, jo cilvēki vienmēr to grib darīt. Kā sadziet, šitais man atgādina to, tā kā varbūt mēs iepriekš teicām, šis man atgādina no bērnībā, ka klausījāmies tādu vai tādu grupu, bet ir svarīgi atšķirties arī savā, varbūt pat valsts kontekstā. Līdz ar to, manuprāt, to viņš dara veiksmīgi. Jā, savā nišā un saviem atbalstītājiem tas noteikti ir kvalitatīvi. Vismaz tas, ko mēs dzirdam, jautājums atkal, kas mums notiks uz skatuves un ko mēs dzirdāsim dzīvajā, ja arī mēs pēc satrakošanās kaut kur neaizemocionalizējamies, ja ir tāds vārds, tikko tādu izdomāju. Bet es domāju, ka par Reini viss ir skaidrs. Jā, tieši tā. Dosimies tālāk. Grupa Suddenlights. Grupa Suddenlights dziesma Aijā, vismaz pēc nosaukuma šķiet, ka būs latviski, cerams, bet, protams, Suddenlights jau savu vārdu ir diezgan ierakstījuši Latvijas mūzikā un tieši tādā atkal grupu segmentā. Viņi ir salīdzinoši spēcīga grupa. Mēs zinām, ka pēdējos gadus tiešām viņiem labi veicies ne tikai zelta mikrofonu nominācijās, ne tikai dažādos koncertos, projektos un sadarbībās, ar kādiem viņi ir sadarbojušies šogad laikā. Tā kā es teiktu, grupa Suddenlights liekus komentārus neprasa. Jautājums, vai šo Eiropu sapratīs, piemēram? Ja Eiropu sapratīs, manuprāt, Suddenlightam viss pagājušais gads bijis diezgan veiksmīgs tieši viņu muzikālajā darbībā. Man personīgi simpatizē šī grupa, bet konkrēto dziesmu vēl neesmu dzirdējusi. Cik mēs zinām, nesen šai grupai ir iznācis arī klips dziesmai. Lai mēs ievērotu to godīgumu, mēs šo klipu tagad neskatāmies, mēs vienkārši klausamies audio. Okay. You said some words, didn't hear you fall asleep. People were talking louder from my TV screen. Šis ir netipiski Eirovīzijai, kad taksmērs ir 5, nevis 4. Parastam cilvēkam tas ir grūti uztverams. Liekas tā meistarīgi ieproducēts, vai ne? Kā šeit mainās? Jautājums varbūt, ka šo dziesmu viņi ir ierakstījuši arī latviski. Kas arī var būt faktors. Es domāju, nosaukums Aijā, bet dziesma nav jau neskan pēc Aijā. Kaut kādā ziņā. Bet nav jau tulkojums vārdam Aijā. Tā kā Aijā žūžu. Haš. Haš tomēr ir vēl iztulkojams starptautiski. Šis arī ir salīdzinoši alternatīvs, negluži populārās mūzikas virziens. Ir interesanti. Man gribās palasīt vārdus uzreiz. Man liekas, ka... Man tāds festivāla vaibiņš. Tāpat kā... dziesmai. Bet ļoti bieži arī šādas dziesmas dzīvo izpildījumi parāda pilnīgi citu krāsu. Vai klausītājs nenogurs no informācijas daudzumu? Kokam 2 gali. No vienas puses es pat redzu, ka jā, bet no otras puses nevar tā kā vēl līdz tā 100% noslēgties. Vokāli solists ir nemainīgs. Arī viņa jau vokāli vismaz Latvijā mēs varam atpazīt, ka tā ir grupa Suddenlights. Man vismaz tā ir. Kā tas nolasīsies? Redz, kur parādās Latvijas motīvs.
Nu, ko pēdējā dziesma, kas mums ir šodien jāapskata un jāsniedz savus pirmā iespaida komentārs, ir dziesma, ko izpilda Toms Kalderauskis, nosaukums When It All Falls. Toma vārds arī jau ir dzirdēts. Rūta, vai esi dzirdējis Toma vārdu? Esmu dzirdējis Toma vārdu, esam arī ierakstījuši skaistu duetu savulaiku un tiešām šī sadarbība ar Tomu, es varu teikt, ka bija veiksmīga, jo man vienmēr ir simpatizējis viņa vokāls. Un, ja reiz mēs pa vokāliem, tad, manuprāt, ka Toma vokāls varētu būt tāds man no džekiem tiešām favorīta vokāls šajā Supernovas konkursā. Bet varbūt kaut kādu drusku blusiņu iemest viņa lauciņā ir tas, ka viņš patiesībā ļoti paškritisks un daudzi, bet daudzi spēj to savu paškritiku kaut kā ar viņu, iesist pat taisno sejā un tomēr līst ārā no tās savas kaut kādas nepārliecinātības zonas kaut kādā mērā, jo vokāls un viss materiāls tur ir gatavs. Toms ir parādījies, manuprāt, pirmo reizi Latvijas auditorijai šovos kā X-faktors, taču es ar viņu iepazinos vairāk mūziklu kontekstā, dzirdot viņu dažādos atveidojumos, un es biju ļoti patīkami pārsteigta tieši par tevis jau minēto vokālo prasmi un balss tembradotībām. Līdz ar to esmu ļoti patīkami satraukta, ko Toms būs sagatavojis. Ar vienmēr sakot, viņa audio var klausīties, un tad ir atkal jautājums, ko tu izdarīsi tiešajā ēterā. Es skatos, mūzikas vārda autors, viņš ir sadarbojies ar Juliānu Tīrumu. Es sapratu, ka viņš ir Juliānai vienkārši uzrakstījis, un Juliāna viņam ir uzrakstījusi dziesmu. Nu, rekā, Juliānas jau rokraksts arī man ir pazīstams, līdz ar to. Ok, uzreiz sākam dziedāt. Stilistiski es kaut ko tādu gaidīju. Viņš izklausās tāds Sams Smitīgs, nav tāds Spotify-isks. Viņam ir daudz krāsas. Es pat dzirdu, ka te varētu būt tāds gospelīgs backvokāls skanējums fonā. Vispār uztaisīt gospel cover versiju ar gospel, respektīvi pašam savu dziesmu coverēt. Jā, akustisko versiju, tā jau mēdz bieži darīt mākslinieki. Varbūt pat vispār bez instrumentiem kaut kāds. Man prasās pārsteigums bišķiņ melodijā kaut kāds. Šis ir skaidrs. Nu, jā. Un tagad kaut kāds kaut kāds pārgā. Beki ļoti skaisti. Jābūt lieliem bekiem, tādiem biezumam. Super. Gospelīgs beigas. Protams, dziesmas stilistika absolūti nepārsteidzi, tīpaši dziesmas autore ir bijusi Juliāna. Man kopumā patika. Es neesmu līdz galam pārliecināta, vai tas ir Eirovīzijas tādam formātam, bet kas gan ir Eirovīzijas formāts? Pastāvēs, kas mainīsies, un jau tagad gadiem ejot, mēs redzam, ka inovācijas nāk, un kaut kas ir bijis līdz konkrētam brīdim aktuāls, vairs nav. Piemēram, starp citu, ļoti sen nav dzirdētas modulācijas, kas agrāk bija, ja nav modulācija, tad nav Eirovīzijas dziesma, bet kaut kā pēdējos gadus absolūti šis trends ir izgājis. Kas man drusku varbūt šīs dziesmas sakarā, varbūt arī vēl Katrīnas un kas ir tādas tomēr par tādām bēdīgām tēmām, prasās ļoti milzīgs tāds, kad es ierakstā arī dzirdu to viņa šausmīgāko sābi pārdzīvojumu, nevis, ka tu koncentrējies to, cik tu ļoti smuki vari nodziedāt, un tā arī ir, bet tas emocionālais, ko tu nevari iztīrīt un nevari pielikt ar nevienu datoru palīdzību, bet tā kā, to nerva stīgu, tā kā man gribās sagrābt arī tajā ierakstā. Jautājums, vai dzīvijā tas būs tā, ka tu tiešām nevis
uz 100% dzied, bet uz 200%, ka tev vairs nav, tas būtu tava pēdējā reize, kad vispār var uzstāties. Ar tādu sajūtu man gribās šīs visas skumjās dziesmas sajust. Jā, jo tomēr mums ir jāatcerās, ka vokālistam nav jābūt ne tikai meistarīgam sava instrumenta pratējam un lietotājam, bet arī labam storytellerim. Un, manuprāt, tieši šīs te arī lielu, dziļu domu dziesmām, balādēm par varbūt netik priecīgām tēmām vajag to stīgu spēlēt. Jā, un arī Toma sakarā es viņam vienmēr vēlu veiksmi, bet es galvenokārt viņam vēlu neapstāties. Neapstāties pie kaut kāda viena sasniegtā, jo tieši tas ir tas starta poga, ka tu nevari nospiest bremzes. Jo tas viss vienkārši viņam ir jāļauj plūst uz priekšu, un ja pats to tā kā nepludinās, tad tas arī nenoplūdīs. Jā, katrā ziņā Toms ir viens no vīriešu vokālu tiešām, manuprāt, favorītiem. Jā, es neliekšu šī vārda nozīmi, un Toms vienmēr ir man pārsteidzis ar labām performancēm. Jautājums, kā tas ir, kad ir oriģināls saturs, jo tas arī ir citādāk nekā izpildīt jau eksistējošas dziesmas cover versiju vai kā citādāk. Līdz ar to arī savi izaicinājumi stāv priekšā viņam, bet ar lielu cerību, ka Latvijas autorijai patiks arī šāda stila dziesma Supernovas klāstā, un jā. Nu, ko esam noklausījušās visas Supernova 2023 dziesmas, mums ir radies savs iespējas, esam dalījušās savos pirmreizējos viedokļos, pirmo reizi arī dzirdot šīs dziesmas, un cerams, ka arī kādam no jums ar mums viedoklis sakrita, ja ne, tad varbūt jūs ieklausījāties mūsu sakāmajā. Un ja varbūt ir kas papildināms, droši arī komentāros variet teikt, kas jums ir favorīti šogad, ko jūs sūtīt uz Eirovīziju lielo no pusfinālistu klāsta, bet mans pirmais iespējas ir tāds, ka visas dziesmas vairāk vai mazāk ir līdzvērtīgas, līdz ar to ļoti izšķiroši būs, manuprāt, pusfināls, dzīvās performances, kur mēs redzēsim, kā dalībnieki būs sagatavojuši gan savu vokālo sniegumu, gan arī domājuši par priekšnesumu, kas Eirovīzijas kontekstā nav maz svarīgi. Tieši tā. Visi kopā tiksimies arī 4. februārī. Es domāju, ka mēs ar Santu noteikti sekosim līdzi dzīviem izpildījumiem un dalīsimies ar mūsu viedokļiem soc tīklos, tīpaši, domāju, Instagramā vairāk, vai ne? Droši vien, arī jums ērtākā formātā. Vēlamies teikt visiem mūsu līdzinājiem atbalstītājiem lielu paldies, ka sekojiet un esiet kopā ar podcastu Mikrofons pirmās sezonas laikā un arī šī mūsu video laikā, kā arī vēlamies teikt arī lielu paldies jaunajiem skatītājiem, klausītājiem, kuri varbūt nezināja par mūsu projektu podcastu Mikrofonu līdz šim, tāpēc, ja ir interese uzzināt kaut ko jaunu, interesantu, gan par vokālo mākslu, gan par mūzikas industriju un dažādiem jautājumiem, diskusijām par to, tad noteikti var klausīties mūsu pirmās sezonas raidījumus gan YouTube, gan Spotify. Arī vietnē Instagram ir pieejami ļoti daudz laivu video ar pašmāju mūziķiem un nozares pārstāvjiem. Jā, ir laiks atvadīties? Ir laiks atvadīties. Mums ir bijusi vareni muzikāla pēcpusdiena, līdz ar to ir laiks doties tālāk ar skatu 4. februārī. No jums atvadās Santa Šillere un Rūta Dūduma Ķirse. Uz redzēšanos! Tiekamies!